ja kāds man pirms 5 gadiem teikt, dzīvos aizputē un tev būs sena māja un viss, ko nopelnīs, veltīs viņai, vēl ieguldīs un meklēs, kur vēl dabūt un ies lūgs un prasīs un rakstīsi projektus, es teiktu, tas nav par mani. Bet jau esmu 4 gadus šajās kurpēs un tagad beidzot es sāku viņus ievalkāt un sajust šo ēku, kad mums jādara tā, šogad mums nesanāca, mēģināsim nākamgad. Te nu tu esi skaisto. Vai tā slavenā viena no Amālienburgas muižas palmām, no dienvidiem vai no kādas franču rivjēras iedvesmota, uzgleznota. Un tagad pie -6 ir burvīgi tevi redzēt. Tad liekas, tad saruna ar katru no šiem muižas elementiem man veidojās saruna. Es tikai varu pie sevis iztēloties un atkal iztēloties, kā viņi izdomāja, ka viņai šeit ir jābūt, kādā krāsā, kādā formā, kādā kustībā. Tad no šo telpu esmu iesvētījis kā palmu istabu, kurā tad vai nu vārīt šokolādi meistarklasēs, vai rakstīt kaligrāfiski, vai vienkārši atnāk kādu palasīt dzeju. Manuprāt, labi iet kopā. Tā ir lidojošā tualete. Un līdz mūsdienām ir saglabājusies, un iespējams tā ir viena no pēdējām. Noteikti, ka vēl ir kāda lidojošā tualetīte mūsu valstī. Bet šī ir konkrēta aizpats vienīgā lidojošā tualetīte. Tā man arī patīk. Tā viņu Juris Zviedrānis nodēvēja par tualetīti gaisā, un es viņu, vai ir lidojošā tualetīte ar visām savām senām liecībām. Vēl viena no mūžas dārgumiem un vērtībām ir senās liecības, kuras ir nonākušas līdz mūsdienām. Ir 3 interjeru fotogrāfijas no Latvijas bankas laikiem. Tieši šī bilde atrodas tieši vietā, kur ir stāvējusi konkrēti šī mēbelīte izglābtā no ugunskura. Un mēs tikai varam iztēloties šos cilvēkus tepat stāvam, tepat esam. Un kā viņi ir sarunājušies, un kāda bijusi gaisotne, kā ir smaržojusi telpa pēc zīmoglakas, pēc tintes, un kā fonā ir skanējusi rakstāma mašīnas skaņas. Man ļoti palīdz un iedvesmo šie īstenības no pagātnes, kuras ir atnākušas līdz mūsdienām. Kur nu banka bez seifa, un šis jau ir kļūst par ļoti slavenu seifu bez durvīm. Un šajā telpā tagad ir iespēja iet, sajusties drusciņu akustikā kā baznīcā, ar naudas enerģiju, un ir galdiņš, kur piesaist vai iedzert kafiju, vai vienkārši padomāt par dzīves vērtībām. Te ir atbalsts. Man minētā baznīca sava mazā tāda akustiskā sajūta, un tad mēs tikai varam iztēloties, kā pirsta kafeja, kas kā tiek skaitīts naudas kaudzītes, un slēgtas seifa durvis ar 3 atslēgām. Katru rītu vaļā un ciet, un jā, te nav zona. Te ir miers, te ir vienkārši miers. Vēl viens liels dārgums un pērle, ar ko lepojamies, ar ko arī šī muiža ir piesaistījusi jau ļoti daudz apmeklētājus un ir šobrīd burtiski apskatāms, ir muižas pat pirmā sienas apdare tapete, apgleznota un drukāta, apvienots ir 2 tehnikas. Tad mēs tikai varam iztēloties, ka viss bija zaļš, spēcīgi zils, rakstains un miksēts. Saliekot visu šo kopā, manuprāt, šodien mēs apreiptu un būtu pa daudz, bet es apbrīnoju tā laika cilvēku izjūtu uz krāsām un tādu drosmi. Jā, mēs ļoti lepojamies ar šiem fragmentiem, kuri cerams tuvākā nākotnē nonāks atpakaļ uz šīm sienas plaknēm. Un tā, man liekas, ar visām šīm vēsturiskām lietām
kurām ir 100 plus, es teiktu, tāds vecums, ir jāatrod katram savs tāds krustmāte, krustāvs, kurš tad parūpēsies. Jā, nu, misija, manas dzīves misija, ja man ir 3 uzdevumi dzīvē. Pirmais ir bērni, mani pašas bērni, mans sirds darbs, ko es daru, un tad šis ir kā trešais tāds, jā, nu, cerams, godam izdarīšu. Un sajūta ir par to, ka es esmu šī iespēja šai ēkai saglabāties šodienai un nākamām paudzēm.